Man tiešām ir nenormāla laime iekšēji. Jā. Veselības centra 4 kardioloģijas dienas ir fantastisks notikums. Mums parādījās jauna, fantastiska, jaudīga mašīna. Jūs varat redzēt viņu šeit. Un īstenībā mēs zinām, ka līdz šim brīdim mēs strādājam arī ar ļoti labu mašīnu, kur bija iepriekš. Viņa praktiski vēl nav gadu. Jūs redzat, kā atšķirās bilde iepriekšējiem aparātam un kāda ir bilde aparātam ar jaunu attēlu apstrādi. Cik es zinu, ka tas ir otrais aparāts Eiropā. Tad, kad aparāts bija prezentācija, tad pirmā prezentācija Spānijā, tad pilnīgi skaidrs, ka reāla dzīve nedaudz atšķirās. Tas vienmēr, tu zini, ka būs sava laboratorija, sava kabineta, būs pacients ar ļoti grūtu vizualizāciju, tad uzreiz būs skaidrs, ka nav tā. Bet šeit īstenībā man bija pašam pārsteigums par to, cik var dabūt labāku kvalitāti ekrāna, izmantojot jaunu aparatūru. Ļoti interesanti arī tā tendence. Mēs zinām pēc mašīnas, ka, piemēram, ir kaut kāds periods, kad mašīnas kompānijas ražo, piemēram, tur, Toyota vai Lexus vai BMW vai Mercedes identiskas mašīnas, katru gadu uzlabojot kaut kādas nianses. Un ir kaut kāds brīdis, kad viņi absolūti maina gan interjeru, gan eksterjeru. Šajā gadījumā es varu tā teikt, ka viņi izmaina gan eksterjeru un, protams, viņi uzlabo arī interjeru. Kas notiek ar soft programmām? Cik es sapratu, ka tur ir pavisam cits algoritms, ka var dabūt no zondes līdz ekrānam to bildi. Es gribu teikt, ka man ir prieks par to, ka varbūt es esmu pirmais daktars, kurš var izmantot praksi, nevis teoretiski katru reizi redzēt kaut ko konferenci. Ir jauna mašīna. Man ir prieks par to, ka kvalitāte no Veselības centra 4 būs vienmēr ļoti augsta līmenī.